Romantiskā pilsētā ir daudzi romantiski stāsti. Tautas balss pārliecinājās, ka Valmiera pilnīgi noteikti ir romantiska pilsēta. Un arī randiņi un tikšanās uz mūžu tur notiek vai uz katra stūra. Man liekas, katram ir sava tikšanās vieta, jo ir daudz skaistas vietas Valmierā. Vieta, kur nolūkot otro pusi, vienīgo un īsto, faktiski valmieriešiem, valmierietēm nekad nav trūcis. Pie Krācītēm, tieši tur pie Krācītēm mēs gājām, un vienkārši es gāju un skatos skaistu meiteni tur stāv. Tur arī satikāmies. Tieši tur pie Krācītēm. Atpūt bāz baili, tur ir kalns un tur es satiku savu vīru. Mēs strādājām un mēnesi es viņu neievēroju. Tad pēkšņi vienā vakarā bams. Smaids, viņa smaids un tās mirdzošās acis un dzirkstals acīs. Un tad arī tāds viss aizgāja. Kalns kaut kā cilvēks laikam vieno. Atcerēties savu pirmo tikšanās reizi vienmēr ir patīkami, pat ja tā notikusi tikai pirms mēneša, kā Inai un Kristapam. Mums bija pastaiga, teiksim. Jā, bet 9 stundu gara. Un pēc tam pie gaujas bija pīcēdā. Jā, vienotības kādas konkrētas randiņu tikšanās vietas sakarā valmieriešos nav. Cik es atceros, centri šeit augšā, te bija piemineklis, tur ir. Bija. Un tad ir vēl tilts, kas ir gājējis, šūpojošais pār Gauju. Tur tiekas, un tur vēl ir Krācītes uz Gaujas malā. Kur tu sarunā randiņas? Kur es sarunāju? Es nezinu, droši vien kaut kur centrā. Es nezinu, nav tādas konkrētas vietas. Īstenībā kaut kur, es nezinu, Valeta izmašas, tad, veikals ir kaut kā būtu tāds populārākā vieta, kur cilvēki aptuveni satiekās. Tiekās vai nu pie Valletes tur un tad iet uz Rātsvērtiem, tad tajā vasaras dārzā. 4. cēliens, tad jauniešiem amelīga vieta. Vai arī pie kino. Pēc manām domām visromantiskākā ir baznīca, tāpēc, ka tur arī viss ir jauns, atrestaurēts un ļoti skaisti uztaisīts. Krācītes varbūt. Tur ir, īpaši tādā laikā tas ir, skaista vieta pie dabas. Ļoti mīļot ir maršruti, kas ved gar Gauju. Tikšanās vietas pie Gaujas parasti notiek pilnībā pie Gaujas. Varbūt arī pie muzeja tur arī ļoti skaista vieta. Valmierā nav neviena pārīša, otrās pusītes, kas kaut reizi dzīvē nav pasliedējuši romantiskā Valtera Kalniņa paviljonā. Tas iemūžināts arī visu laiku slavenākajā darbā par Valmieru, Pāvila Rozīša Valmieras puikas. Ne Pāvila Rozīša laikā pārītes, kas cerējās vai dabūjās, vai jau bija salauzājušies vai precējušies, nereti paviljonu sienās iegriezas sirdis. Gauja un tās leģendārie stāvie krasti gluži vai vilina romantiskus ļaudis uz Valmieru. Kas var būt labāks par pastaigu svaigā gaisā un pie skaistās Gaujas krastiem? Arī dodoties pastaigā pa Valmieras mazajām ieliņām var sastapt savu īsto cilvēku, gluži tāpat kā to pirms 10 gadiem piedzīvoja Biruta un Miķelis. Zināt, es gāju to sunīti pastaigāties. Un šitais kungs, baidīdamies no tās suņa, apstājās, un es viņu uzbilstu. Nebaidieties, tas sunīts bija briesmīgs, bet viņš nevienam vēl nav iekots. Un tā mēs viņam jāiet uz to pašu pusi, kur es ar to sunīti, un mēs ejam. Un kur mums jāšķirās, tur mēs izšķiramies. Un es tur auklēju savus mazbērns, un mēs atkal satiekamies. Un tā mēs sākam runāties. Sarunās atklājies, ka abiem ir bijuši kopīgi darba kolēģi. Un tā mums it kā tie kopīgie paziņas mūs satuvināja bez iejaukšanos, bez viņu klātbūtnes. Un tā mēs, viņš man uzaicināja, nāca uz manu māju dzīvot, bet es jau biju sievieti gados un baidījos. Kā tas izskatīsies, ka es no sava īres dzīvokļa aiziešu uz viņa māju un viss ļauži runās, kad es taču tikai to mantu gribu, vai ne? Tad diezgan lielā steigā abi nolēma māju atdāvināt mazbērniem. Un tā viņš atnāca pie manis. Par to, ka vai ilgs laiks vēl ir jādzīvo, vai mēs par tādām lietām nedomājam. Bet 10 gadi jau pagāja.
Viņi satikās Valmierā, bet kā savu romantiskāko pastaigu atceras došanos uz Pokaiņu mežu. Tur ir tāds mīlestības akmens, un tur mūs salauzāja. Ar dziesmiņu tautiešiem apsolīja Raibas simts vakarā. Kopā viņi paspēja visu, gan pensionāru klubiņā līdzdarboties, gan parušināties pa dārzu, gan uz Valmieras teātra aizsteigāt. Bet es vienu. Jā, varbūt, kad es padomāšu un arī paņemšu ilgadējo Miķelīti līdzi. Kā saka Birutas kundze, katrā vecumā sava romantika. Man tas ir bez 14 gadu 100. Es tagad tā rēķinu savus gadus. Bet Miķelīts tā kā gribētu līdz 100 noraut. Un tā man jātur līdzi. Daudz ir arī otrās pusītes noskatījuši vecpuišu parkā. Tas bija kādreiz mums valmieriešiem 50. 60. gados. Vecākais paudzes valmieriešiem iecienīt satikšanās vieta, kultūras nams, un ko tur slēp arī viena no Vidzemē slavenākām tādām baļļu vietām. Mans romantiskākais stāsts bija 11 gadiem, kur es pastāvīgi tikos vecpuišu parkas smilškastē. Tur viņi tāda apjosta ar akmeņiem, tur tā mēnesi pēc kārtas. Katru dienu, katru nakti. Pirms gadiem 100 konkurence uz meitenēm arī Valmierā bija diezgan liela, jo meiteņu skola bija tikai viena. Faktiski bija 3 tādu puišu, tādas lielas skolas, kuras tad cīnījās par meiteņu sirdīm. Un tad katrs arī vēlējās pēc iespējas ordināli arī izcelties. Tad dāmas tika aicināts pastaigā ne tikai ar kājām, teiksim, vizināts, gan arī laivā pa gauju. Oh, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. Tik romantiskā pilsētā iederētos arī romantiskais laimes pulkstenis. Valmieriešu prāt, tam būtu jābūt pilsētas centrā. Vajadzētu, varētu uztaisīt kādu skaistu laimes pulksteni. Kaut kur pa tās maliņā varētu uztaisīt. Vai arī lejā pie ezeriņa. Arī ļoti skaisti ir sataisīts. Romantiskas vietas, daudzas tur ir. Es domāju, tad šeit centrā, jo tomēr centri zina viss. Valmieras centrā. Centrā? Pie Valletes uz apu. Tā būtu tāda laba vieta. Tur, kur visi dzīvība pilsētas notiek, kur jaunieši vakarā tiekās. Nevis satiktos pie lielveikala, bet centrā, kaut kur centrā, vai pie Dzirnava ezeriņa kaut kur, tad arī tā būtu jauka. Kaut kur centra tūmā varbūt. Nē, tieši ne, pretēji, ne centra tūmā, lai būtu bišķi romantiskāk kaut kur nost no varbūt visas tās drūzmas. Es domāju, ka laimes pulkstenis jau pats nosaukums simbols, ka tā ir vieta, kur cilvēki varētu kļūt laimīgi satiekoties. Tad faktiski viena no vietām varētu noteikti šeit būt Valterkalniņā, pašā Valterkalniņā vai Valterkalniņa piekājītē. Katrā ziņā vecpilsētas teritorijā, es domāju, ka tas ļoti skaisti, ja valmierieši varētu atnākt vai divatā, vai arī pēc kādu gadu jau trietā, un varbūt pēc kādu laiku vēl kuplākā pulkā, un pakavēties atmiņās, kā viņi pirmoreiz tikās pie laimes pulksteņa. Elīna Doļģe, Edgars Jakobsons, Tautas balss.